Aldis and Ruta on the long haul. Them they carry cargo standing tall. From Canada down to Yankee Lando. Steady motion like a new dance. So, hey, almost see them go now. Yeah, yeah. With the heavy load on the road now. All over Canada and America. Aldis and Ruta, them they deliver. All over Canada and America. Aldis and Ruta, them they deliver. Them they deliver. Sveicināti biedru kungi un dāmas, 23. marts, ja būs tā burvīgā krava. Ko es teicu, bet beigās izrādās nav nemaz tik burvīgi viss. Un jā, šo video noteikti varētu nosaukt paaugstināts kortizols un neisilohs. Kāpēc neisilohs, pastāstīšu vēlāk, bet šeit ir tātad kemperīši divi, off-gridi, jā, tie, ko es saucu pa teltīm uz riteņiem. Var redzēt, jā, reāli, tur nav kur gulēt, jā. Viņš maksā apmēram 50,000, plus mīnus. Kāpēc man paaugstināts kortizols? Tie, kas skatās Faceit to tur džeku, fitnesa džeku, kurš visu laiku runā par kortizolu, ka vajag ēst to te magniju. Es gan ēdu, es īstenībā nezināju, ka tas palīdz kaut ko, bet, es varu teikt tā, ka man viņš neko nepalīdz, vienkārši sieviņi man liek viņu rīt. Un es viņu vienkārši rīju. Un jēga nekāda no viņa. Tāpatās gribās, kā viņš saka, neesi lohs, nedzer aliņu, dzer, rīju magniju, ja? Vai kortizols ir kāpēc paaugstināts? Pirmkārt, tā krava nebija man domāta. Es atteicos no kravas, kas bija ļoti laba samaksa, un es nebūtu sēdējis. Un es būtu jau sen bijis pusceļā uz mājām, bet rekur ir tas iemests, kāpēc ir paaugstināts kortizols. Vai jābūt magāveriem, tad viņš pārstāja darboties. Nezinu, kā dabūja pa taisno vienot iekšā vadus. Vilku mēģināja vilku klāt, bet tas arī neko nedeva, vienkārši pa taisno turpat iekšā. Te visu vienoja kopā un tādā veidā no šīnes spiežot, teiksim, savienojāt. Es nemaz neredzēju, kas tur aizmugurē ir. Un tā es viņas uzmocīju, man tas ir aizņēmis tā tad. Tu viņi pateikšu tā. Cik tagad ir pulkstens, tagad tūlīt būs tā 8, 2 stundas, jā. Reāli normālos apstākļos šo vajadzēja man uzlādēt pusstundā apmēram, tos 2 kemperīšus. Bet, jā, kārtē reizi izpalīdzot džekam, kurš ir lohs, pēc tam pastāstīšu, kāpēc pazaudēju savu kravu. Un te vēl bija jābūt 3. kemperim, kur arī pārpratums sanāca un ko man vajadzēja savākt. Bet tagad es viņu vairs nepaspēju savākt. Karoči, viss ir briesmīgi. Un braukšu mājās, te pastāstīšu. Jānovāč, tas te viss bārdaks man te ir un kamēr no tumsas gribēju fiksu uzfilmēt, saliku šnorīts uz ratiem, pārmetu tur pāri šnorīts. Tā lai smunki turās, Redzēs, cerams, ka viņi man nenovilks no samaksas par šo te visu nost, kad es to vienu nevaru savākt šodien. Un arī rīt viņu nevaru, un arī parīt, un visu nākošo nedēļu nevaru. Jā, iepriekšējais video jau ir saņem uztaisīts, tikai, diemžēl, man ir beidzies internets. Es esmu izmantojis savus 200 gigabaitus, un es nevarēju ielādēt, augšup ielādēt. Tā kā tas video man stāvēs datorā un gaidīs, kamēr es būšu mājās. Un tad jau droši vien arī uzreiz šitas te iznāks kaut kad drīz pēc tam ārā arī. Labi, vākšos nost un braukšu. Un tad es pastāstīšu sīkāk visu. Tālūk, lādēšanu esmu pabeidzis, kartas izskatās, lūk, šādi te. 3431 km, protams, braukšu caur mājām, jo man ir jāmaina viņš. Es pasūtīšu šovakar viņš. Un līdz tam laikam, kas būšu mājās, viņš būs atnākusi, tad, mierīgi var rēķināt 3500 km. Un tas ir 36 stundas, tā sanāk rupi rēķināt. Es rēķināšu 40, vienalga. Tā ir krava savāds, tepadās Mississāgās, varētu teikt, starp Mississāgu un Toronto, tepadās blakus lidosta un brauc uz Kalgarī, blakus Kalgarī turpadās. Tā kā jā, sākšu braukt un tad jau pa ceļam pastāstīšu vairāk par visu, kas un kā. Jā, ir vakars, ir 8 un 8,9 minūtes, pametu Toronto, brauc ārā. Projām, tā pareizāk jāsaka, uz māju pusi. Kā redzēt, uz ceļa mašīnas ir.
bet nav ļoti daudz, tā kā ir ļoti viegli braukt salīdzinoši pret dienas laiku, pulkstens, ir cevišķi pēcpusdiena, ja? Vai arī agri no rīta uz darba laika sākuma. Neko, tā arī tur visu sakrāmēju, saliku virsū, novācu visus savus parpolis, tā arī bija beigās, bija te pilnas 2 stundas, tur nosēdēju. Un jā, šoreiz man ir ļoti liela dusma par to visu. Kāpēc? Jo es kārtējo reizi piekritu izpalīdzēt kompānijai. Tā iemesla dēļ, ka mūsu kompānijā, diemžēl, ir cilvēki, šoferi, kas ir angliski viņus sauc ar P-burtu, sākās latviski tūkojot, būtu kaķīši, ja? Nu, cilvēkam paniskas bailes ir no sniega un no ledus. Es, protams, vārdus nesaukšu, bet ir tādi. Un, protams, viņam uzsniegs sniegs, un viņam uzreiz ir čura biksēs un čau, viņš vairs nevar pabraukt. Un tur es varētu pielāgot to teicienu, aizņemties no tā džeka, kas tas fitnesa džeks Facebookā, ja, kurš tur reklamē to magniju un tā tālāk, un kur viņš saka, neesi loks, ja. Un tur es varētu piemērot to teicienu, neesi loks, un nestrādā pa šoferi. Un, ja tev ir paniskas bailes no sniega un ledus, un mēs dzīvojam Kanādā, mums sniegs ir 5 mēneši gadā. Nu, ej strādā pa frizieri, pa pavāri, metinātāji, nu vienalga kaut ko tādu, kur tev nav jābrauc. Nevis tu strādā kompānijā, kur mēs tiešām braucam pa visurieni. Viņš savu mūžu Aļaskā nav bijis. Nu, viņš tiešām ir kaķītis. Un es teikšu, ko es gribu, man vienalga. Jo man bija ļoti laba krava. Es piegādāju iepriekšējo kravu. Es būtu aizbraucis līdz Montreālai, savācis autobusu, un rītā es tagad būtu, jā, rīt pirmdien vakarā es būtu mājās. Kur tagad es mājās būšu tikai trešdien kaut kad pa dienu. Un kas to zina, vai man samaksās pilnu summu par šo te kravu, par cik es to vienu neesmu savācis, jo tur kārtējs pārpratums. Un tādus džekus vienkārši vajag fīrēt ārā no kompānijas. Es nesaprotu, kāpēc vispār tādi tiek turēts, tiešām kaut kāds kaķīts, vāverīti. Labi. Bet es neapsaukāju, vienkārši tā tas ir. Vienkārši dusma. Un tagad runājot par Viņču. Iepriekšējā Viņča man bija firmas Viņča. Firmas Viņča man nokalpoja 3 gadi. Un mūždien bija problēmas. Bija problēmas tikai vienā vietā Arizonā, kur mēs sedām arī off-grids tajā laikā ļoti daudz gājas Arizonu. Un tur bija mūždien problēmas. Viņš teica, ka tev tur tā Viņča vienmēr tur plīst un neiet. Un tā bija tāda sagadīšanās tikai pie viņa aizbraucot, bija mūždien Viņčai problēmas. Beigās es nospļāvos, sadusmojos, sadauzīju to Viņču, vienkārši nopirku ķīniešu Viņču. $500. Tā Viņča bija, ja nemaldos, $1000. Tad Viņča 13,500. Mārciņas celtspēja vai vilktspēja, sauc kā grib. Nu, un to es vienkārši izdomāju, sadauzīju, jo man bija apnicis viņu tur čakarēties slēku. Un nopirku ķīniešu Viņču, kas ir ūdens izturīgi it kā. Un es viņu nopirku 21. gadā, tagad ir 26. gads. Jā. Es pat varētu teikt, ir pilni 5 gadi, Viņča. Un pienāca tas moments, ka viņa arī pārtrauca savu darbību un aizgāja viņas saulē. Protams, es tur biju spējīgs. Teiks tā, pati Viņča jau darbojas, tas vadības bloks, visi tie reliji. Tos teorētiski varētu nopirkt jaunus, man nemaz Viņču nevajag, bet atkal tur čakarēties, Viņča maksā $500. Vienkārši nopirkta visi jauni šņori, to, kas viņa tā, ne kaprona, bet kas viņa tur ir vienalga. Visu komplektu nopirkt jaunu, uzlikt un atkal 5 gadi iet. Nu, ir tāda sagadīšanās atbrauc, un tas, kad šeit bija obligāti jāsavāc 6:00, jo tad tas notika tajā kaut kā, tur bija tā izstāde, kaut kāda saistīta ar visādiem tādiem pasākumiem. Un paši tie, kas tie bija darbinieki no šīs kompānijas, viņiem jau bija lidmašīnas biļetes, viņi lido prom, un tur noteiktā laikā tas viss bija jāizvāc visām kompānijām. Un par cik tad tas cilvēks vārdā Kaķītis, kaut ko tur zvanījās un nevarēja savākt, un ko tur kaut ko tur, es nezinu, kas tur beigās bija, man piezvanīja, man tiešām lūdza, vai es nevaru, vai es neesmu ar mieru sēdēt, tad es sēdēju, atbraucu piekdienu,
pēcpusdienā, pusdienas laikā teorētiski bija tukšs, ja? Un tad es sēdēju piekdienu visu pēcpusdienu, sestdienu un svētdienu visu pēcpusdienu. Es sēdēju pilnas divas diennaktas, sēdēju šeit uz vietas, vairāk kā 2 diennaktas. Vienkārši, lai izpalīdzētu. Un šeit tev. Tur ir kādam palīdzēt, un kas sanāk. Un jā, es domāju, jā, viņam vajadzētu atkāpties no amata, pārdot savu mašīnu un tiešām iet pa šuvēju, varbūt, es nezinu, ko viņš vispār māk, citu gan jau kaut ko māk. Tāpat no viņa braucējs nekāds nav. Es domāju, citur viņam būs labāk. Jā. Runājot par neesi lohs, ja, tiem video, kas ir Facebookā, man jau ļoti patīk un palasīt tos komentārus, ne, arī par to, ka nevajag dzert, vajag iekapāt magniju, un tad tur komentāros raksta, iekapa daudz magnijas, sadzerās, tad bēmbi kaļņam žogā ielaiž. Es nezinu, vai tā ir taisnīga, bet komentāri ir smieklīga. Bet īsumā manai sieviņai, mīļajai sieviņai Rutiņai arī fetiši uz visādiem vitamīniem un tā tālāk. Apmēram, sauju vitamīnus apēd, vai ne, sieviņa? Bet viņas te nav. Mēs vienā reizē pie ģimenes ārsta bijām, un es tā domāju, jāuzprast, kas tad tur ir īsti ar tiem visiem tiem uzturbagātinātājiem vitamīniem, vai tiešām viņi tā, palīdz, vai tur ir tiešām vērts tur rīt sauja tām tabletēm un kapsulām. Un atbilde bija tāda, ka pierādījumu nav nekādu, bet pēc statistikas cilvēki, kuri lieto visādas papildu uzturs līdzekļus, vitamīnus un tā tālāk, dzīvo viņiem ir īsāks dzīves laiks. Un neviens nezina, kāpēc, nav pierādīts, kā tas ir, bet pēc statistikas tie cilvēki dzīvo mazāk, īsāks mūžs. Tā kā katrs pats var izvēlēties ēst tos vitamīnus un dzīvot mazāk varbūt. Un kā doktors teica, jā, dos vitamīnus, jā, un pēc analīzēm tu uzstājas, ja tev redz, tev tas pamaz vai šits pamaz, protams, jā, bet vienkārši tā ņemt sauju ar vitamīniem un visādiem uzturu bagātinātājiem, šeit nav nekāda jēga, tad kā tur sanāk dārga čura beigās, jā, jo viss, ko tev organismam nevajag, tas viss tiek izvadīts ārā, un tad labāk tiešām ir pēc kaut kādām analīzēm vadīties un lietot to. Bet, katram jau mums ir savi vājumi, vai ne? Kā ir nobrauks bišķi vairāk pa stundu jau apstājas uztaisīt saucamo kravas pārbaudi. Un, protams, nevar jau nomierināties visu laiku. Viss tāds domas nāk prātā par šo te visu, kas tagad notikās. Un es atcerējos iepriekšējo gadījumu, kad es arī izpalīdzēju kompānijai. Un tie, kas jau sako līdz, tie jau atcerās to biļeti, to sodu, ko es dabūju. Cik tur bija? $900, jā? Kārtām krava bija tikai vienā virzienā. Un atpakaļ es dabūju braukt tukšā, kas nozīmē, man bija ļoti, samaks bija laba par to kravu, bet tas, ja tev ir atpakaļ, es toreiz braucu tukšā, tad tas viss bija jāizdala uz 2. Samaksa bija nekāda līdz ar to. Nākošais dabūju sodu, izpalīdzēju. Nevar atteikt, ir jāizpalīdz vai ne savējiem. Un ir kaut kāds laikam mērs, jo šoreiz arī redz. Izpalīdzēju, atteicos no savas kravas, ar kuri es būtu mājās bijis rīt vakarā. Un tagad izstāst par šo kravu man arī neko normāli nesamaksās. Kārtējais piečakarējiens. Un tad pagriežot vēl laiku atpakaļ, pagājuši gada tas bija, man liekas, rudenī, kur arī es nezinu, kāpēc. Es saprotu, office darbiniekiem ir vienalga, viņi strādā no 8 līdz 5. Bija jāpiegādā viena ātrā palīdzība arī uz izstādi, kur ir obligāts ierašanās laiks, kur tu nevari aizvest, kad tu gribi. Tev jābūt ir obligāti tad un tad. Tāpat kā šajā gadījumā man bija jāsavāc viņas 6 vakarā. Tur nav runa par 7, tur nav runa par 5, 6. Tad es biju 5:40 un 5:40
45 es sāku jau lādēt virsū. Tajā reizē ar ātro palīdzību arī bija tā, kad iedeva cilvēkam, kurš brauc ar ļoti nobrauktu mašīnu. Es atkārtošu ar to, ka es nesaku, ka jaunas mašīnas neplīst, bet procentuāli, ja jūs paskatīties statistikā, tad, diemžēl, visbiežāk plīst ļoti palietotas mašīnas. Tas beidzās ar to, ka viņš pusceļā viņš netika, viņš kaut kādu gabalu tika projām un mašīna izbeidzās, viņš knāpi atvilkās atpakaļ. Un tad mēs bijām tā kā tie glābēji, kur, protams, laika vairs nebija, par cik mēs bijām divatā, tad mēs dabūjām, es neatceros toreiz, cik es tur braucu, tās stundas, 15 stundas es braucu dienā, lai es paspētu aizvest to ātro palīdzību. Un arī man jau par to neviens neko klāt nepielika, kas vienkārši biju pretīm nākošā, no problēmas palīdzēšu. Un dabūju skrien, labi, toreiz nekāda soda nebija, cena pa kravu bija ok, bet tas, kad tas nebija tas, ko es gribēju darīt. Jā, tā kā laikam ir tā, kad cerams, ka kādreiz man arī kāds palīdzēs, jo līdz šim man tāks nekad nav bijis tāda vajadzība, jo paldies Dievam, man arī iepriekšējā mašīna, šī mašīna, kad man nav pievīlusi, un es arī vienmēr ierodos laikā. Ja vienīgais ceļš ir slēgts, tur es nevaru neko izdarīt, bet, katrā ziņā sniegs un ledus nav man šķērs, ja es pasaku, es būšu, tad es būšu. Tā kaut kā. Es varbūt šodien nobraukšu to pusdienu, un tad varbūt jau otrdienu vakarā es būšu mājās, bet, es nezinu. Redzēsim. Ir 23. marts. Tikko pabeidzu pildīt degvielu. Es gan daudz neiepildīju, tikai mazliet. Man ir sliktas ziņas. Šodien oficiāli var paziņot, kad es maksāju par degvielu dubultā. Ja pirms mēneša lēju degvielu apmēram pa $1.15, tad tagad es ielēju degvielu ar atlaidēm pa $2.30. Ko tas nozīmē, ja cena paliek uz vietas un nemainās tur, kur tagad viņi ir, tad man nākošā mēneša degvielas rēķins varētu būt tas būs aprīļa mēnesis, ap 15,000. Ko tas nozīmē, skatoties uz šīm stundām, ko es braucu, tad to pašu man tā liekas varētu nopelnīt McDonaldā, ja es strādātu šīs virsstundas, ko es tagad strādāju. Tālāk redzēs, kas būs tālāk, cik tālu tas viss ies. No vakardienas vakarā man tomēr piezvanīja no Starlinka, cik pagāja. Gandrīz nedēļa pagāja, tomēr viņi piezvanīja. Viņš tur neko daudz neizplūda, es viņam izstāstīju, kas un kā, un viņš teica, ka tur kaut kāds pārpratums noticis, un es ar viņu arī neko nestrīdējos. Viņš bija tik laipnis, ka viņš man atgrieza tā kā pilnu servisu, ko es biju kancelējis, tad man līdz nākošā maksājuma perioda beigām būs pilna ātrums 100 GB internets. Tas bija arī, kāpēc arī pagājuši nakti augšu pielādēt savu video, jo telefona internetu es jau esmu iztērējis 200 GB, tev bija pa maz. Tas ir forši. Tas man bija šī samazināja kortizola līmeni. Un, protams, magnija arī paņēma, iekapāja bišķītī. Tā, ko šis te ir benzīntanks? Vai es pagājušais teicu, ka laikam man kaut kādi ļaunie magnēti mani ir, jo visi pumpi aizņemts tas, ko es aiztiku, tas tā kā sasala. Un šoreiz ir tā, ka es te dabūju gan visu pusstundu nosēdēt. Jo no visiem pumpiem, kas ir dubultie, kur ir abās pusēs, strādā tikai viens, tam pašam strādāja tikai viena puse. Tā kā, laikam jāiet pie kaut kādām raganām, kas noņem man to ļauno magnētu. Es parādīšu mēram, varbūt tur es redzēt, ka tur kolnis priekšā salikt, viss viņi ciet. Tikai viens pumpis vaļā, un tas pats tikai viena puse. Šādi te sastāv mums te arī ļoti bieži brauc. 2 53 bēdu garas piekabes.
priekšā mašīna, kas viņu velk. Viņiem ir atļauti pa konkrētām vietām braukt, viņi nevar braukt, kur viņi grib, kur pagadās. Bet tādi mums tur ir daudz jau šī te lielceļa, ka ceļa malā arī ir tāds stāviens, jā. Man liekas, ka ļoti daudz saistīta pārtikas pārvadāšana. Pēc tam mēģināšu piekstīt klāt, cik tas ir metros, cik tas sastāvs garš. Es zinu, ka Zviedrijā, Norvēģijā arī tur kaut kur štādi braukā pa noteiktiem maršrutiem. Nu, protams, Austrālijā tur jau vispār viņi tur kabina, cik tur 4-5 tāds piegums aizmugurē. Bet, nu jā, interesanti paskatīties, ko tur cilvēki nekabina un nevedo nevalka. Nu, ir pagājuši 2,5 dienas, nobraukti noapaļojot 2900 kilometri vai 31 stunda. Ierodos mājās. Rītā būs, ka jau sieviņa stāvēja malā, gaidīja mani. Jā, rītā būs bišķiņ jāpastrādā, jānomaina viņš, jāuzliek jauni, cerams, ka viņi šovakar šodien ir atnākusi, es tā saprotu, ka Amazon ir atvedus to viņš. Rītā jāuzliek, jaunā viņš, un tad jau rīt vakarā jābrauc ar ārā, jāturpina ceļš uz Kalgari, lai var atdot tos 2 off-grid camperus. Un tad būs kaut kāda mašīna atpakaļ uz mājām, uz saskatu. Tālāk. Tālāk nākošais rīts ir tik priecīgs, mana jaunā viņš ir atnākusi, to viņa likšu virsū. Tagad, kāpēc viņa pasūtīja? Tāpēc, ka te, lūk, ir rakstīts kas? IPCS8, waterproof, vai ne? Jo mēs negribam dabūt sāli iekšā nekur vados, jo tā ir vienmēr bijis problēma. Es tagad attaisaļā kastī, skatos, ko es iekšā redzu. Ai, kas mums tur ir? Kas mums tur ir? Viss ir atverts, Kur iepriekšējie viņšai bija šis te viss, gabals tā kā ar gumiju ciet. Tur bija, pa katram vadam savus atsevišķi caurumiņš, un bija gumija, un tur īstenībā ļoti labi turējās. Bija bišķiņ ticis tur mitrums iekšā, bet nebija nekas daudz. Šeit vienkārši viss ir atverts. Vienkārši šitā te viss ir vaļā. Nu, protams, tur ir pirmā ziema, un tur ir čau. Neko, sūtam atpakaļ šito te viņču. Izskatās ļoti labi, ļoti jauka viņš, bet, diemžēl, jā, manā situācijā man viņa nederēs. Tālūk. Visā vismā, ja tā viņš viss ir ok. Ja man nebūtu jābrauc pa ziemu, kur ir, es nezinu, ziemā, kad 50 000 kilometru točni trāpās braukt pa sniegu, jā. Kur ir sāls nokaisīts, un man bija pirmā viņš arī štāda pati, un tā bija firmas viņš, viņai arī tā vieta, kur bija viss tiek pie tā solonīta, pie tā lielā relē, kas tur ir nāk pie tiem slēdžiem, bija viss atvērts vaļā, un tas viss beidzās ar to, ka vienkārši tur viss bija sarūsējis. No tās sāls, kaut kā tur ir krāsainais mentāls, nezinu, tur uzmetās, kas tur, ko tur, un visi tur mūždien nebija kontakta katru reizi, nevis katru reizi, bieži vien bija jājauc vaļā, tur jātīra, un tāpēc ieraugot šādu te variantu, es, diemžēl, negribu tur mocīties neko. To viņi vedīšu atpakaļ uz pastu, atdošu viņu man naudu, to viņi ir atskaitīs atpakaļ. Pasūtīšu nākošo viņš tieši tādu, kā man bija, kurai tur ir viss noslēgts, viss ir ciet, un jā, piekdien viņi būs klāt. Šodien izbrauksim ar to pašu veco viņš, vēl jau viņa darbojās, tikai jāpačakarējās. Tā kā šodien pasūtīšu nākošo un aizbrauks līdz veikalam, nopirkšu tekarus jaunas vadiem, ko galos uzlikt, kur savieno un piekabēs nomainīšu šodien jau, un tad tur tā plasmas salausta un to otru, kad atnāks jaunā viņš, tad uzlikšu viņšai jaunus galus. Tātad, ārā ir -15 grādi. Kā man komentāros rakstīja, ka laikam kaut kādi ļaunie tatāru gari vai kaut kas tāds. Es, protams, ka gribu tagad pataisīt, kaut ko salabot. Tad ir jābūt šiem te laikapstākļiem pretīgiem, kamēr es biju projām, bija tur +10 un cik. Labi, kāds starpība. Tas štekers, kas man viņčai ir, viņš jau bija tur sadalījies, bet tas nebija liela problēma. Tagad es viņu vēl
sadalīju vēl bišķi vairāk. Tad šitā te viņš ir noticies. Toši te, ka nopirku bijām princesīšu veikalā, veikals saucās Princesa auto. Šitā te, ka nopirkam, divas tādas nopirku. Šitā te plaknes, man tos paši gals nevajag. Es viņu smuka hīčinīkiem izsari uztaisīšu, kur var redzēt, kas notiek ar elektrību, vienalga, no kāda metāla to viņš tur būs. Ziemā, kad ir sāls, pozitīvais vats vienmēr būs šitāds te. Viņš viss ir normāli, nekāda vaina, kas šis zaļš. Un iekšā tajā kastē, kas viņčē ir, tā ir vislielākā problēma, tur ir tie kontakti, visi tās, kur šaibīts un tā tālāk. Tur ir sajietīts iekšā un tad nav kontakta. Ka šito te es varu, teiksim, man kādreiz nav kontakts, un bišķi pakustināt paļurkāt vai ne, viss kārtībā. Tur iekšā nevar. Tāpēc tur tai kastē ļoti svarīgi, kad viss tas ir, tiešām ir ūdens, neteiksim tā, kad izturīgs, ka tu iemet okeānā, bet, kad tu braucot pa ceļu, tur rakstās virsū, lai tur neiet nekas iekšā, tā kā te viņčai, kuru mēs aizdām atpakaļ, atdevām Amazonas viņčai, kas ir, pilnīgi galīgi šiem variantam nedara, jo tur vienkārši viss ir atklāts un pieredze rādi, jo man viena līdzīga viņča bija, ka tur ir vienkārši čaurās. Neko, tagad rokas ir nosalis, šo te fiksē ātri pamēģināšu nomainīšu. Otrs gals man arī laikam ir salūzis, otrs arī uzlikšu jaunu, pastīsies, kas tur būs. Viņš pati nedarbojās pults mehānisms, bet tas galvenais tagad šokar aizbraukt līdz turienam atdot atpakaļ, tad atdot šitos te kempers rīt no rīta, tik daudz, cik nolādēt, nākošie kemperi būs bišķi vēlāk. Tad es skatīšos moškas šodien sataisīšu to viņču, mār būt, es redzēs, pastīsies. Ja ne, tad pasūtīšu jaunas, pastījos to tieši tā te pati, kā man tagad ir. Ja es šodien pasūtu līdz vakaram, līdz pusnaktī, tad es piekdienā pa dienu viņu saņemu, piekdien mēs būsim mājās, piekdien es viņu arī samainīju. Tā. Mums tas tuvākais veikals, tāds, kur visu kaut ko var nopirkt, ir 10 km no mājām, saucas, ka Ēdiena Tire. Kāpēc atbraucu uz šo veikalu? Šī viņšas procesa remontēšanas laikā es pastāstīšu vēlāk. Vispirms tā. Brauc. Un, ieši nopirkšu. Kas man tur jāpērk ir? Tā kaut kā. Tad, kāpēc bija veikalā? Jo pultī es izņēmu ārā baterijas un pamērīju, ka ir 6 volti, jābūt 12. Es domāju tā, esmu loks. Aizbraucu uz veikalu, nopirku baterijas. Kaut gan viss spīdēja, lampiņas spīdēja un parasti, ja baterija iet uz beigām, pirmais, ko var just, kad attālums. Cik tālu var iet prom no viņšas, tā ir problēma. Šajā gadījumā viss bija perfekti, var iet ļoti tālu, man arī problēmas ar attālumu. Vienā dienā izbeidzās. Labi, es domāju, ok, baterija beigusies, nopirksim jaunas. Tur divas nāk maz tādi pirkstiņi, kāds 12 volti. Nopirku divas baterijas, atbrauc mājās, viss, ieliek baterijas iekšā, jo viņš jau pat darbojās, un figuški, un nekas neiet. Es mēģinu programmēt kaut ko, domāju, varbūt programmēšanā tieši par šo nekas nav rakstīts, par šito pultu. Es izmēģināju visu, ko es arī atrast citām. Bet vienalga, jebkurā gadījumā rekurs atrada Amazonā, cik viņi maksā $21 komplektiņš, tad šitā mazā kastīte, kas man ir šeit rekur, $21 ar divām pultīm. Tālāk pults arī izstās, ka varētu būt tādas pašas praktiski. Bišķiņ vizuāli savādākas, bet funkcija tā pati, baterijas droši arī tādas pašas. Baterijas maksā $20, tā kā laikam nebija vērts braukt pirkt, kad rekur te ir, šādas te komplektiņš pa 21 jau visām baterijām. Tad šitai viņčai, ko es teicu pirms tam, kad te rekur var redzēt, tie robiņi, es tur trāpījis, tad nomazgāju viņu ar engine cleaneru, bišķīti, ir tās gropītes, kur tie vaļiem nāk apkārt, štādi gumijas riņķīši, kas neļauj iekšana plus rekur, es te biju vēl ar smēru, visu nosmēries, viņš jau vairākus gadus vecs, redzi, visi spīdīgi izņemot pozitīvo, tas ir tāds tumšs, bet, jebkurā gadījumā viņš, bija tur iekšā bišķiņ ticis, kaut kāds mitrums nedaudz, tā kā tā iepriekšējā viņčai viss tā apakšajā daļa vaļā, tas nozīmē, tur viss ir pilns ar sāli, rekur augšpusē, un tie ir viss smuki.
Viss ir sauss un tīrs, nekāda vaina. Ja tur ar visur ir sasmērīgi, ka nopirka jaunu saliku visur to smērīt. Tā kastes pārbaudīja pie vadiem, te viss ir klāt, plus, mīnus, viss ir tā kā vajag. Ar testerīti, testerīts ir, bet, jā, diemžēl. Diemžēl, jā. Bet, neko, viņš jau nebūs jāpērk, nopirkšu to te kastīti jaunām pultīm, rītā būs klāt, rīt arī nomainīšu. Protams, man šodien jāuzliek ir atpakaļ šī te pati viņš, lai es varu rīt no rīta nokrāmēt tos kemperus. Diemžēl liekot kopā gadījās neķibele un izlūza plasmas gabaliņš. Bet doma tāda, kā viņi smuki visi ir gumiņām uz riņķi. Ja. Protams, iemest iekšā ūdenī, tur sajiet ūdens iekšā, bet braucot tā pēc tādiem slapjiem sniegiem, sāļiem, ūdeņiem, praktiski nekas iekšā netiek. Attāks man tas jaunā pulce ar visu to kastīti. Es tāpat viņu augšu vaļā, tad es izdomāšu, kā to plasmasiņu tur iekausēšu kaut ko, jo viņi iekšā tur ir. Kaut ko izdomāšu, uztaisīšu, lai tur ūdens iekšā netiek. Un tā visā vismā viņš ļoti laba. Žēl, ka pults nedarbojās. Kas šiem pa datumu? 26. marts. Super. Jā, kempers nolādējām, tu Sofgrids bijām pie, kas ir skaties pats priekšnieks. Kaut kāds lielais priekšnieks, tur es neko nefilmēju, protams. Atbraucām uz izsoļu, namu, izsoļu, vienalga kā es sauc. Pēc šitādas te mašīnas, kura gada viņi bija? 92. gada izstās perfekti, neviens rūs, nekā nav, vai ne, super. Ja pieiet klāt, paskatās tuvāk. Jā, kāds ir tur ar rotiņu kaut ko darījies, tur kaut ko tur ņēmies. Tā ir, ka iekšpusē arī gumijas viss nokrāsots. Tas tā parasti pirms izsoles tā piekrāso pieprašina, ka viss gumijas nopūs. Bet, protams, ko tur var gribēt daudz. Vai bildēs viss tās droši vien perfekti. Droši vien uzrakst. Šits varētu būt bijis pie Jurčikas pretrūs apsrādi, ne? Ir āmzin, bija šis aprūsējis, jā. Bet šitas te ir ventilācija. Jā. Ventilācija dzēsējās. Jā, es biju uzfilmēt, bet viņš par cik mašīnām ejoši, viņi ir īstumā unikums priekš Kanādas, viņi ir ar gāzi. Ja? Liku gāzes baloni ir apakšā. Un, jā, protams, viņi iedarbināt nevarēja, neviens jau nezina, tur ir gāze. Ja? Tur viņi vienkārši mani lielo pacēlā. Jā, tas tu skaties benzīnu dačiku, vai ne? Jā, un tu viņi lielo pacēlā, vienkārši piebrauc, kur aizmugurē, kur ir saplosīts tas viss, ja? Tā, šitas te var redzēt, jā. To viņi vēl tur bišķi saplosīja man, jā. Bet, kāda servitāja no mana mašīna, vai ne? Pagaid, reku, durvis arī viņi ir iespieduši uz iekšu. Skaties, reka, šitās te, reka, te ir. Šis bija smuki stāvēja, reka, salocīts, jā. Reka, te ir nolas gabals. Bet, labi, uz ārpus, reka, viņš vaļā netaisās, nekur viņas neaizlidos. Reka, te ir svaigas. Tā tu var redzēt svaigas skrāpes, jā, šitas te reka šo lampu, viņš izbombīja ārā. Šito te visu salocīja, reka. Te jau bija kaut kas bišķi ielocīts. Ne, te bija izgriezts ārā, reka, var redzēt izgriezts gabals ārā. Jā, bet viņš kā šoņiem visu salocīja, bet kāda starpība, ne? Pārdots jau ir, welcome to Canada. Attieksmi pret darbu, vai ne? Kāda tur starpība, jā. Jā, es nepaspēju kameru izvilkt ārā, lai uzfilmētu. Kā viņš man stum virsū. Viņš vienkārši uzlika tā uzcēlu uz deku, es nezināju, cik viņš labi ripo vai neripo labi. Tālāk es viņš viņu uzvilku līdz galam, jo viņš man tālāk nekur nevarēja aizstums. Piebrauc klāt. Jā. Labi, davai, laižam, viss. Tad piebrauc tas viens no darbiniekiem, negribēja viņu klātbūtnē filmēt, lai kaut ko nesāk, varbūt pārmest. Te var daļu no tā plača vēl var redzēt, kas tie ir. Cilvēks atved savu grabažu vai vienalga, kas viņam ir, un ieliek tirgošanā. Īstumā to izvēlās ļoti daudz cilvēku. Kāpēc? Tāpēc, ka ne jau te izsolēs tās labākās lietas var nopirkt. Bieži vien tieši tā grabažu te tirgo. Un, kas notiek, ka tirgo izsolē, to nevienam nekas nav jāskaidro. To pēc tam nekādi pārmetumi, tur nav no pircēm, vai ne? To atvedi, atstāj šeit, viņi pārdod, viņi uzliek savu uzcenojumu. Tas nevis savu uzcenoju, bet viņi to savus procentus patara, vai ne, no tā katra darījuma. Un tas ir apmēram tā, to, ko tu redzi, to tu saņem. To tev tiesības ir pārbaudīt, apstīties un tā tālāk visu, vai ne. Un tur īsti, man liekas, nekad baigi pārmetumi, pēc tam nevar vairs būt. Tāpēc, jā, ja ir tāds kaut kas bišķiņš vakāks, sūdīgāks,
ko tu zini, ka cilvēks te brauks uz vietas un prasīs 100 jautājumus un tā tālāk. Tad atved uz izsolu un sveiki gāli, viss kārtībā. Jā, te šokar būsim mājās, rītā no rīta aiztīsim uz saskatu un nometīsim un atdosim. Tā. Tātad, kā izskatās, saramontēta viņš vēl ne līdz galā, bet re, kur ir tātad jaunās pultis, jā. Tad šo veco kastīti nogriez nost, beigās atrad vēl lētāk pa $19. Pievienoju klāt un iet abas divas pultis. Perfekti. $19. Tik vienīgais būs jāsalodē. Kad jau saliku kīčniekus, salodēšu viņus smuki viss un būs gatavs. Tālūk, viss ir salodēts, kīčnieki salikt virsū. Kā redzēt, ļoti labi izskatās. Ūdens iekšā netiks. Vados netiks. Kastei, tad es izlauzu to vienu robiņu. Jā, kur te var redzēt šiem te. To es to kaut ko uztaisīšu tur. Un tad es vienkārši visu piespiedīšu, tur aizspiedīšu silikonu visu. Un tev viss būs papu pirmo. Kā arī šeit šitajos vados, tā kā es nopirku viņš, es uzreiz izņēmu ārā, noņēmu no šitās te micītes, kas te tās gumijas micītes, ja, silikonu vienalga, un piespiedu visus pilnus ar to smēri, to electric grease, nezinu, kā viņš latviski pareizi saucās, un visos galos uzliku rekur savilcējus virsū, arī tiek klāt pie korpusa, tā kā tur arī nekad ūdens iekšā netiek. Nu, ja arī tiek, viņš tur viss ir sasmērēts.